cupes lietas, peksinators un Džoņa servisa veikals. Džoņa vizuļi ir ļoti labi priekš makšķerēšanas Somijā. Ar viņiem var noķert lielus lašus un galīgu pāli. Sēžamies laivā. Mēs priekā ar jums. Jā. Tagad mēs airēsim uz metiet laivā iekšā ēsmu. Obļa! Airis nolūza. Standarta procedūra Somijā. Iemērciet airi ūdenī un viņš pats ieliks duļļu vietā. Šeit jūs atjaucat, lai draugs ir nosti, priekā. Nārs nenārstos jūs laivā. Pašlaik mēs atrodamies Teremeku nometnē, kur mēs remontējam traktoru strēli, kurai kompjūtera nobīdījumi plus mīnus 20 grādi, pa kreisi pa labi. Mēs vairs nevaram ievarat paredzētās trubas, kas ir nozīmēts objekta plānojumā. To mēs jums parādīsim nākamajā sērijā, kad mēs ķersim zandartus nelegāli šajā pašā Somu līcī jaukajās salās. Nē, bišķi vēlāk. Un tagad esmu iemācījies airēt no airētājiem Latvijā, kuriem ir invalīdu licence. Viņi airē ar karbonu kājām. Redziet, skatieties. Vieglis ievēsiet. Opā! Gar ūdens virsmu. Un mēs uzņemam 30 km/h lielu ātrumu. Tas nozīmē, mēs varam velcēt šajā ezerā. Bet tas nav ezers. Tā ir Baltijas jūra. No Jānis servisa ko.com.lv mit Baltija servis Kļulē. Mēs esam atbraukuši uz Somijas līci, kur ļoti labi saule spīd. Uļa, kā cepina, bļet! Jūs redzat, cik ir asi somu duļļi. Viņi ir jāatslapina. Jāieliek vēlreiz asītes vietā. Un tad var airēt vēlreiz. Airējot ir izgāzusies mūsu kokteilis, slavenais kokteilis. Briedis ar jākli. Pieminēsim mūsu Teremeku kritušos cilvēkus, ievainotos par visiem, kas ir strādājuši Teremekā. Latviešiem. Klusuma brīdis čurājot būs aiz priedē. Kā netīšām mums līdzi paķēries mūsu nedarbu aerosols. Protams, to neviens neredzēja mūsu kontrolas laikā. Visi laši būs marķēti. Tā kā dziļums ap šejienu varētu būt 2,5 metri. Tuvojoties klintīm 7 metri. Bet, ja mēs ierētu tagad šeit tik ātri, tā kā vien varētu, mēs jūtam, ka laiva uzskrien pa akmeņiem. Tas nozīmē, krāsa ir rokās, mēs paņemam šo glāzi un šo pudeli un vācam uz strumulu te iet.
varam ceļojumu pa skaidām. Nāciet šurp, šī brīnišķīgā pludmala Somijā. Redziet, cik jaukas smilts. Pierādījumi no citplanētiešiem. Ejam tālāk. Turamies pie priedēm. Ērtis, protams, ir bīstam. Skujs arī. Veci koki krīt no kokiem. Ak, nē! Mēs šeit esam redzējuši stirnu mēslus. Šeit ir bijuši dzīvnieki. Tā kā mēs droši varam kustēties tālāk. Šis neizskaidrojamais akmens ir radies no 1901. gada. Nāciet, lūdzu, paskatieties. Šādu kvadrātu tikai spēja izgriezt citplanētieši. Un atvainojos. Kvadrāts, redziet? Ejam tālāk. Šopings būs vēlāk. Ceļojam. Nākam. Neatpaliekam. Šeit ir tīģeri, pumas, lauvas. Nepieradinātas govis. Nākiet lūdzu. Paskatieties, kāds skats pārvarās pār jūsu acīm. Zai bāstas viņa krāsa.